Svētki pagājuši, sākusies darba diena. Man arī 23. es noraku tūbu dobi, un 24. es noraku kamasī dobīti. Protams, tad, kad es biju jaunāka, es to varu izdarīt ātrāk, tagad tie gadi liek manīt, un tas temps vairs nav tik ātrs. Bet nāca lietas virsū, un tās tūbas es noraku. Labi, meita aiznes uz siltumnīcu, es jau paspēju arī notīrīt. Vai nav lieki vēl kaut kas jādara? Visiem jau ir kam palūgt palīdzību. Un tur atkal tiek runāts par lepnību. Kad liela daļa nemeklē palīdzību, arī tad, kad ļoti vajag, nepalūdz. Arī tad, ja šodien, ar ko es saskaros, bieži tā ir onkoloģija, tad ir vajadzīgs gan onkologs, gan kaut vai paskatīties manas video. Tas arī liks jums saprast, kāpēc jums ar kaut ko sevi jātiek galā. Kāpēc jūs ļaujat citiem sev dzīvi un veselību sabojāt? Iet runa par varmākām, par dzīvi bez mīlestības. Dzīvi vajag mainīt un no tādiem arī pateikt nē, tad nebūs jānokļūst onkoloģijas nodaļā ar ginekoloģiskiem vēžiem. Un tad nebūs arī meitām tādas dzīves jādzīvo kā mātēm, un arī viņas tad nenokļūs tajā slimnīcā. Vai kā tas atvieglos dzīvi ārstiem un arī valsts kabatē. Vajag padomāt, kā mēs dzīvojam, vai mums tā vajag dzīvot. Vai tiešām tik zems pašnovērtējums ir sievietei, ja viņa ļauj varmākam sevi izrīkot? Nē, neļaujiet. Un taisni bērnu dēļ ir jāsakārto savu dzīvi un savu veselību, jo mēs bērniem esam vajadzīgi jo ilgāk, jo labāk. 20 gados, 40 gados, vai, un ja 60 gados vēl mammīt dzīvu, tas ir brīnišķīgi. Nevis mammītei 60, bet meitai 60. Un tad ir mazmeitas un pat mazmazmeitas. Tad iet no paudzes uz paudzes, ir stiprais garš un tā veselā miesa. Un tad jau, protams, tā dzīve ir bez sāpēm. Bet mēs jau ļaujam sevi sāpināt. Vajag runāt pretī. Viņš paceļ roku. Savā laikā man viena tātīte, viņa tagad jau ir mirusi, stāstīja, ka līdz mirklim, kamēr viņa nepieņem pannu rokā, viņa arī vīrs daudzīja, bet tad viņa pacēla pannu un viņš vairs nesita. Jo tie, kas paceļ roku pret sievietēm un bērniem, ir gļēvuļi un varmāks. Gļēvuļi. Vājāko sist ir vienkārši, lai nostājās stiprākam pretī un pierāda, ka tu esi vīrietis, bet tu neesi. Un to nevar iemācīties, tas ir jāieaudzina. Būt par stipru vīrieti ir jābūt stiprām mātēm. Tas, kas šodien notiek, ka mammīts un pat tēvs saka par manu līķi, mans dēliņš ies armijā. Kādas muļķības jāiet būs visiem. Tad audziniet vesels un stiprs, lai viņi der tai armijai. Tur vismaz pa vīriem paliek, un nebūs kauns. Un tad būs vīri, kas nāks no armijas mājās, kas gribēs cīnīties par mīlestību, dibināt ģimeni un bērnus, jo to var darīt jaunībā, nevis 40 gados, kam tāds aizstāvējies vecpuisis vairs ir vajadzīgs. Tam jau tikai memmīti vajag. Jā, tā ir. To, ka vīrieti vajag pat šķiņ jaunāku, to es sapratu tad, kad man bija 15 gadi. Jo manas tantes vīrs bija 29 gadus vecāks. Labi, viņš bija rakstnieks, zināms cilvēks. Un viņa vecumā teica, ka viņa būtu dzīvojusi tik un tā. Tā bija viņas darīšana. Bet tad, kad man bija 15, mēs iepazināmies, tad, kad viņam bija 64, man 4. Bet 15 gadu vecumā, skatoties uz viņa vecajām rokām, es sev nosolījos ar veciem vīriešiem nepīties. Mans vīrs bija 2 gadus jaunāks. Tas jau toreiz skaitījās grēks un nepareizi. Viss ir pareizi, ja ir sirdskrūtīs un ļaujieties mīlestībai un draudzībai. Lai dzīvo draudzība. Atā!